Baltic Satellite Service, kā daļa no Interreg Igaunijas Latvijas Twinovation projekta, ir izstrādājusi uz satelītdatiem balstītu meža veselības riska uzraudzības lietotni. Šis rīks atklāja kailcirtes, vējgāzes un dažādus citus meža bojājumus, piemēram, kaitēkļu uzliesmojums visā Baltijā, samazinot nepieciešamību veikt pārbaudes dabā un ļaujot savlaicīgi atjaunināt meža reģistru. Rīks ir izstrādāts, lai atbalstītu plašu lietotāju loku. Atveriet GeoHub un dodieties uz meža uzraudzības lietotni. Slānis Forest Health izmanto PlanetScope 3 metru izšķirtspējas datus, lai precīzi noteiktu meža risku zonas. Lietotāji izvēlas meža nogabalus un attiecīgo datu analīzes periodu jeb gadu, par kuru saņemt informāciju par meža veselības riskiem. Dati tiek atjaunināti katru gadu, izmantojot augstas izšķirtspējas satelīta attēlus no māja līdz oktobrim. Rezultāti ir pieejami vektoru un rastra formātos, kā arī failā ar koordinātēm, kur konstatēti bojājumi, tā atvieglojot attiecīgo vietu atrašanu dabā. Meža veselības uzraudzības lietotne sniedz precīzus datus, kas tika pārbaudīti dabā, kopā ar meža īpašniekiem un valsts meža dienestiem Skandināvijas un Baltijas valstīs, kā arī izmantojot dronu datus. Papildus tam, GeoHub lietotāji var veikt meža izcirtumu uzraudzību. Šis bezmaksas rīks ļauj noteikt jaunākos meža izcirtumus, datus atjaunojot vismaz 3 reizes gadā. Analīzes rezultātu var ērti integrēt valsts meža reģistros, kā arī izmantot savās GIS sistēmās. Lietotne ir viegli lietojama. Reģistrējieties, norādot e-pasta adresi un drošu paroli. Pārvaldiet savu vai organizācijas kontu, izmantojot vairāku lietotāju piekļuves iespēju. Lietotājiem ir pieejama intuitīva karšu saskarne ar mērīšanas, meklēšanas un datu analīzes rīkiem. Lietotne ir pieejama angļu, igauņu, latviešu un lietuviešu valodās. Paldies! Apmeklējiet sadaļu Palīdzība, lai iegūtu vairāk informācijas.